Jauniešu koris Balsis uzsāka nebijušu koncertu sēriju pilotprojektus. Pirmais projekts saistīts ar Latvijas dzelzceļa stacijām un līnijām. Ieskandinot Latvijas dzelzceļa līnijas Rīga–Daugavpils 150 gadu jubileju, 22. augustā Balsis sniedza 2 koncertus – vilcienu vagonā maršrutā Rīga–Daugavpils un Daugavpils dzelzceļa stacijā. Savukārt otrais projekts tika rīkots, lai īstenot jau ļoti senu kora mākslinieckā vadītāja Inte Teterovska ieceri. Izbraucot visu Daugavas basēnu līdz pat jūrai, piestāt tuvu akvatorijai esošajās pilsētās un ciemos, lai sniegtu bezmaksas koncertus. Daugavpils novadam bija tas gods būt par vietu, kur sapnis beidzot sāka piepildīties. Pirmdienas vakarā koris uzstājās Naujienas pagastā, tuvu Daugavai esošajā Sprukta Svētā Antona un Jezupavas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcās. Piepildot baznīcu ar eņģeļu balsīm, koris izpildīja latviešu un pasaulē atzītu komponistu garīgās un laicīgās mūzikas skaņdarbus. Klausītāji, kurus neaizbaidīja lietas, nebija vīlušies. Pēc pamatprogrammas beigām korim vēl un vēl ar aplausiem tika lūgts turpināt skaistos dziedājumus. Vietējiem īpaši patīkams muzikālais pārsteigums bija latgaliešu tautas dziesma. Baznīcas akustika un koristu daudzbalstība radīja brīnišķīgu noskaņu, kur ik viens klausītājs augsti novērtēja, mākslinieku sveicot stāvot kājās. Un šodien kopā mums sanāca 4 koncerti, jo mēs kā Pļaviņās sākām, tā nevarējām beigt. Un es nezinu, kaut kā, man liekas, ka mēs aizbraucām uz Spruktu baznīcu. Man liekas, no tā paša mirkļa tur bija tāds ārkārtīgs miers un tik labas sajūta un atmosfēra, ka es tiešām tas nogurums it kā ir vēl pēc tam visām garajām dienām un stundām, bet ir tik ārkārtīgi laba un tāda labestības sajūta, ko pilnīgi var just no visiem klausītājiem, kas bija šeit, un gan Spruktos, gan šeit Jezupavā, vienkārši ārkārtīgi, tāds gaišums, vieglums. Man dotā mirklī, ja man prasat, kā es jūtos, tad tas ir kaut kas tāds, tiešām ārkārtīgi aizkustinoši un pacelājoši. Un kā jūs uzņēma vilcienā? Kā jau tā bija, kas starp citu bija tādi, kas brauca speciāli no Rīgas dēļ tā, bija tādi, kuri uzreiz, ka mēs es jau tur pateicu, kas tur būs un kā, un tad, kad mēs sākām dziedāt, uzreiz iekļāvās, pat dejoja jau uz beigām, jau nevarēja nosēdēt. Bet bija man vislielākais prieks par tiem, kas varbūt sēdēja tā tālāk stūrītī un neko, un pat sākumā tādu piktu seju, bet pēc tam uz beigām es tā ieskatos, it kā vēl tā piktā seja, bet pie sevis tam tos vārdus dzied līdzi. Man liekas, tas bija tas viss aizraujošākais, jo tā jau ir ar to mūziku, jau tā ir, ka tu nevari viņai pretoties, jo pat ja tu aiztais ausis ciet, tu no tās vibrācijas nevar aizlaisties nekādīgi, un viņi tev nekad neatstāja vienaldzīgi. Nākamajā dienā Balsis ar koka plostiem devās dziesmotā braucienā leju pa Daugavas lokiem, no Slutišķiem līdz Kraujai. Pirms pārbrauciena Ints Teterovskis nenobijās arī izpeldēties. Vai nu pateicoties peldē vai pavadošajām dziesmām, bet plostošana pa Daugavu koristiem noritēja bez starpgadījumiem. Un nonākuši Kraujā, viņi varēja doties pārgājienā uz dzelzceļa staciju, lai atkal mērotu ceļu atpakaļ uz Rīgu. Korim Balsis koncertu organizācijā palīdzēja Daugavpils novada kultūras pārvalde, Naujienas pagasta pārvalde, baznīcu draudžu prāves Pāvils Turonoks un uzņēmējs Ilmārs Lociks. Viņas pašas īstais brālis, celtā vārdu liedināja.